Revelstokā jau 8 mēnešus dzīvojam, bet kalnā neesam bijuši augšā, pat Goldens kalnā esam uzbraukuši un mācījušies slēpot. Nu tad, ko mēs esam gatavi beidzot apskatīt? Jā, brauksim ar gondolu. Klausīti, kāpēc tu baidies? Tāpēc, ka blakus pilsētā gondola nokrita. Tieši tur, kur mēs braucām. Jā. Tu vari iekāpt arī nelaimīgajā gondolā. Sniegputenis, tāpat kārpetam nekas nenotiek. Ko? Nākamgad slēpos vairāk. Jā, laikam būs tā jādara. Ir tik skaisti! Un mēs dodamies augšā. Kā pirmais brauciens? Lēni! Daru visu lēni! Un šoreiz bez Kiki un Kārļa diezgan drosmīgi iekāpām pacēlājā un mēģināsim braukt lejā. Galvenais ir neizkrist no krēsla. To es māku. Mēs esam gandrīz lejā, vīrs. Mēs to izdarījām. Tas ir pārāk ātri. Brauks vēlreiz? Jā! Ak, Dievs! Otrais brauciens augšā. Mēs nobraucām. Mēs nenokritām. Nu, Es nokritu, man vajadzēja apstāties. beigās, bet mēs braucām pa trasi. Mēs, principā, braukšanas laikā nenokritām. Mēs nezaudējām līdzsvaru. Nebija bail pat savā ziņā. Bija bail man, bet tev jau gan, ja nē. Tu vienkārši aiznesies. Man bija jāskrien tev pakaļ. Netīšām Elisa nepaspēja uz to pašu pacēlāju, kur es. Tad, lūk, viņa viena pati tur laimīgi tusē tagad. Nu, pagaidīs man arī, ja? Aprīļa vidus, pavasaris, jā, saulīte spīd, bet, kā redzam, nedaudz tomēr vajag piesardzības, un brīvdienas arī nedaudz dažas ir sākušās, un esam sailgojušies pēc mūsu vārdiem, mūsu sajūtām skaistās Kelonas. Un uzkāpsim kalnā, laikam Knox Mountain Park saucās.
Un visi kalni jau ziedos. Tik skaisti. Pēc medus. Un tā kā mums ir ar vien vairāk brīva laika, tad esam nolēmuši arī tev parādīt dažādas lietas, kas mums šeit sākumā likās nepierastas vai nedaudz savādas, bet nu jau sākam pierast, tāpēc jāparāda, kamēr atceramies, gan par nodokļu sistēmu, gan par atšķirībām starp provincēm un citas lietas. Nu pastāst, kā tad tur ir ar tām provincēm? Nu, savā veidā to varētu nosaukt kā Eiropas dalību valstis vienā Kanādā iekšā, jo it kā šķiet viena Kanāda, bet katra province dzīvo pēc saviem noteikumiem. Savas atšķirīgās nodokļu sistēmas ir, un arī, ja ilgāk dzīvo citā provincē, un tas bijis citas provinces iedzīvotājs, tad tev arī tiesības pēc tam ir jāsamaina, nu? Arī minimālā alga katrā provincē atšķiras, tāpēc arī tas jāņem vērā, kad izvēlies savu dzīvesvietu. Galīgi neesam formā, vismaz es tiešām. Pēc ziemas, kā lācis izlīdz tikko no midziņas. Mēs abi Elšana nejautkais. Es dzirdu tevi. Tu esi draņķis. Vienmēr apkaunām. Sen nav redzēts, kā Alda ēd. Pirms stundas bijām restorānā. Atļauj man paēst. Marts parasti laikam ir mīļākais gada laiks, jo tad ir tāda kā loterija. Vai tu saņemsi nodokļus atpakaļ, vai tu būsi parādā. Un Kanādā... Arī ir loterija. Bet interesants veids, kā Elises saņem nodokļus atpakaļ. Viņi sūta papīrīšus čekus, kas ir jāiet uz banku, un tad viņi ieskaitīs kontā naudiņu. Nu tāda nedaudz tā kā vecajās filmās. Izrakstīs man čeku un jā. Bet tas laikam ir saistīts ar to, ka mēs esam pirmreizējie. Onlainā nevarēja visu aizpildīt, un bija jāizdrukā lapiņas un jāaizsūta. Bet man nav. Nu, tev būs vēlāk. Bet katrā ziņā labā ziņa ir tā, ka mēs esam laimējuši loterijā, nevis zaudējuši loterijā. Ziemeļamerikā, ASV un Kanādā ir viena ļoti dīvaina lieta. Nu, it īpaši, ja tu pirmo reizi atbrauc uz šo galu. Cena, kas norādīta plauktā, noteikti nebūs galējā. Kāpēc, par ko es runāju? Nu, mēs esam Latvijā pieraduši un daudz kur citur pasaulē. Ja, piemēram, cena ir norādīta 1 eiro, nu tad 1 eiro arī pie kases samaksāsi. Bet šeit pie kases tu noskaidrosi, cik tev vēl nodoklis ir jāmaksā. Jā. Šeit cena ir norādīta bez PVN, un precēm nodokļi atšķirās. Piemēram, alkoholam ir augstāks nodoklis, citai precei ir zemāks, un ir arī prece bez nodokļa. Tā ka, vidēji tu nevar plānot, ka tu salasi grozu 100 eiro un piemaksās vēl, piemēram, 13% klāt. Tas arī attiecas uz pirkumiem internetā. Šī buļģiņa maksā 4,19. Nu, cik būs pie kases? Ejam noskanēt. Galējā cena, ko tu samaksās, būs 4,92. Kā redzam, 10 centi depozīts. Tad ir government nodoklis un alkohola nodoklis vēl klāt. Piemēram, vīns 19,99. Ņemam šo pudeli, ejam skatāmies, cik tad būs galējā cena. 19,99. Saliekot ar kaut kādiem nodokļiem 23,09. Arī dzeramnauda šeit gandrīz par visu prasa. Vēstuvēs pavisam noteikti, bet arī alkohola veikalā šeit ir iespēja atstāt dzeramnaudu.
Un karšu aparāti ir ļoti labi atstrādāti, lai aktīvāk tu spiestu tieši kādu procentu, ko gribi atstāt. Dažkārt ir cītīgi jāprokās aparātā, lai tu uzspiestu no dip, jeb nedzeram nodei. Piemēram, degvielai ir cena norādīta jau ar nodokļu galā, un šobrīd cena ir fantastiska, jo nezinu, kāds būtu latviski, bet karbona takses ir noņemts, un līdz ar to šeit var dabūt par degvielu pa 1,33. Ir mums šādi tādi interesanti produkti arī veikalos, kas varbūt liekas neierasti vai neredzēti vai mums nepieejami. Parādīšu arī tev. Jau otro reizi dzīvē es saskaros ar tādu situāciju, arī Jaunzēlandā tāpat bija, kad nevar nopirkt rūtiņu klādi visparastāko. Līnijas. Mēs sapratām. Bēdīgi. Pārtikas veikalu reklāmas žurnālos sākotnējās cenas pirms atlaides nemaz netiek norādīts, toties piedāvājumi pēc 2 vai 3 par kādu konkrētu cenu gan ir aktuāli. Un pārsvarā labo cenu tu dabū tikai tad, kad tu tiešām pēc vairumā. Te varam redzēt, cik daudz baltu olu īstenībā ir veikalos. Ne jau tāpēc, ka būtu lielpieejams visu laiku tā ir. Pat šīs patņās. Nu, lūk, 2 litru pieniņš, un tad ir šāds te 4 litru piens. Tādus es katru dienu cilāju, diezgan smagi sanāk, pa 4 kastē nāk, un tad vēl viņiem ir milzu jogurti, gandrīz 2 kilogrami. Nu, tie, kas taisa sierkūkas, zina, ka pamatā ļoti labi ir cepumiņi, bet, var arī paslinkot un nopirkt šādas te jau gatavas formiņā izliktas cepumu drupačiņas. Bet, par šo būs $3 jāmaksā. Bet varbūt, ja gribās tomēr pašam savā formiņā likt, tad ir opcijas sadrupināti cepumi, pašam nav jādrupina. $7 vai pat $7,49. Protams, pie kas būs vairāk, jo iet vēl nodoklis pa virsmu. Šis, man liekas, vispār super interesants brīnums, atradums. Te ir veseli 2 veidi. Sāls bez sāls. Es pat negribu zināt, kas tur ir iekšā, kādi chlorīdi un vēl nezinu kas, bet var dabūt sāls garšu bez sāls lietošanas. Tagad tas ir iespējams. Siers pats par sevi šeit nav nekas tāds pārsteidzošs, bet mani ļoti pārsteidza šī siera forma. Tā kā tādi dēļa gabaliņi. Un tā nav tikai viena firma. Daudz ievēro šo stilu. Nezinu, kā tādu sieru griezt, varbūt, ka vieglāk rīvēt. Grūti spriest, bet man nedaudz nošokēja šitās, ne. Tad jau ir arī klucīši. Bet visi jau sapkoti smuki. Neko uz vietas neviens negriež. Šie arī tādi plānie. Te lūk 0% pieniņš, nezinu, tāds pie mums arī Latvijā varbūt jau ir, bet es pienu nelietoju, tāpēc nezināšu teikt. Ja Latvijā mēs ļoti labi zinām čipsus ar dīļu garšu, tad šeit jau tas ir pavisam citā līmenī, un visur var atrast šādus te dīļu marinēto gurķīšu garšas čipsus. Rekur arī šitādi. Garšo, godīgi sakot, vienkārši briesmīgi. Nekad dzīvē vairs. Pašus marinātos gurķīšus viņi tik daudz neēda kā visādas lietas ar gurķīšu garšu, kā varam redzēt šeit. Tas nāk klāt 50% suņa. Tas ir kopējais depozīts. Tad vēl nodoklis klāt.
Cilvēki Kanādā ir ļoti, ļoti laipni. Vienmēr smaida un saka paldies un atvainojas par pilnīgi visu, visur. Un pat tad, kad nevajag, arī man tas jau ir pielipis. Tāpēc sorry, excuse me ir galvenās frāzes, ko ikdienā nāks lietot. Bet vēl kāda interesanta lieta, ko es esmu pamanījusi, ka šeit ir tāds ļoti tipisks oversharings, jeb pārāk liela dalīšanās ar savu privāto dzīvi. Gandrīz katrs svešinieks ar sevi iepazīstinās, ja gribēs parunāties vairāk, pateiks savu vārdu, gandrīz vai adresi, nu labi, varbūt nevienmēr, bet pastāstīs savu dzīves stāstu, kas jauns ģimenē un ko dara kaimiņš un tā tālāk. Un es saprotu, ka es arī pati brīžiem pilnīgi svešiem cilvēkiem izstāstu tik daudz detaļas par savu ikdienu, ka tas varbūt latvietim liktos, par daudz. Visu jau nevar atcerēties, visu arī mēs neesam piedzīvojuši un redzējuši, tāpēc šis video ir tik garš, cik ir. Bet jā, kas tev likās visjocīgākais vai interesantākais šeit? Kad galējo cenu nevar norādīt. Bet tu to jau zināji. Es zināju, bet joprojām man šķiet dīvaini. Why? Vai arī, kad tev prasa dzeram naudu visur. Brutāli. Ļoti brutāli. Man gan pārsteigums bija tas, ka daudz lietas joprojām nāk pa pastu, piemēram, pieteicos šīs provinces veselības apdrošināšanai, un pāris dienas atpakaļ saņēmu pa pastu vēstuli, kur man uzrakstīja, ka paldies jūsu pieteikumu, ko aizpildīju online, saņēmām, un viss ir kārtībā, jūsu apdrošināšanas karte tiks jums nosūtīta pa pastu. Vai tiešām tas nevarēja būt e-pasts? Vai vienā vēstulē vienlaicīgi? Jā, ar abām ar kartiņām jau. Tā kaut kā. Kas tev likās visinteresantākais no tā, ko minējām šajā video? Un varbūt kaut kas nemaz nebija tik pārsteidzošs un ir jau arī Latvijā.